Kas ir diskriminācija? Diskriminācija, manuprāt, ir tas brīdis, kad kāds nespēj vai nevēlas novērtēt visus cilvēkus kā vienādus, vienlīdzīgus. Diskриминация ir citu cilvēku ierobežošana. Дискриминация – это, скорее всего, как когда тебе, может быть, что-то навязывают, возможно. Diskriminācija tā ir tā, ka otru cilvēku nenovērtē, ka neizjūt cilvēka interesi arī. Kad cilvēku nenovērtē. Это когда кто-то пытается кого-то разозлить, использовать или просто посмеяться. Kad cilvēks ar īpašām vajadzībām nevar dabūt sev piemērotu darbu. Ceļš Latvijā. Diskriminācija, manuprāt, ir, ka cilvēki ierauga otrā kaut ko, kas varbūt nav ierasts vai varbūt tieši krāšņāks, un tad to izcelt, bet negatīvā ziņā. Kad tiek salīdzinātas divas kaut kādas grupas, un viena grupa mēģina izcelties otras grupas fonā un tādā veidā padarīt sevi par labāku, un kad mēs to neievērojam, tā būtu diskriminācija. Manuprāt, kāds var tikt runēposā, kāds nevar. Diskriminācija ir indivīda vai individu grupas tiesību ierobežošana balstoties uz invaliditātes, rases, dzimuma, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas un citu pazīmi dēļ. Kas ir invaliditāte? Pirmais nāk prātā, ka cilvēks, kuram ir jāpielāgojas dzīvē nedaudz savādāk varbūt nekā citiem cilvēkiem, bet tas, protams, nenozīmē, ka viņš ir kaut kādā veidā nemāk vai nevar kaut ko izdarīt. Viņam vienkārši lietas ir jādara savādāk bieži vien. Cilvēki, kuri nevar pilnvērtīgi dzīvot, kuriem ir kāda kaita, to es arī tā saprotu. Инвалидность – это статус человека с определенной группой инвалидности, то есть его состояние. Ему, естественно, дается определенные документы, подтверждающие его диагноз. Es atzīšos godīgi, es pats esmu invalīds, tur nav ko slēpt. Es esmu dzirdējis, ka mēs esam pie 100 000 invalīdi dažādām kustību ierobežojumiem. Cilvēks ar kaut kādām speciālām vajadzībām. Это уникальность человека. Invalīds ir cilvēks ar īpašām vajadzībām. Man asociējās tas vārds, kad, piemēram, ja es būtu uz ratiņiem, tad es būtu invalīds, bet man abas rokas ir, kājas ir, un galva arī strādā. Un es uzskatu, ka es neesmu invalīds, es esmu cilvēks ar īpašām vajadzībām. Tās ir kaut kādas fiziskas, kaut kas apgrūtinājumi, kustību traucējumi. Noteikti tas ir tas pirmais, kas ienāk prātā. Cilvēks, kas nevar pilnveidīgi piedalīties kaut kādās mums iedomātās ikdienas aktivitātēs, jo bieži par to arī netiek padomāts un netiek darīts tā, lai tas ir pieejams visiem. Invaliditāte ir, ja cilvēks piedzimst kā invalīds vai arī, kad cilvēkam negatīvs kāds rodas. Piemēram, autoavārija vai kājas nestrādā viņam. Tā ir invaliditāte. Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārējošs funkcionēšanas ierobežojums, ko izraisījusi slimība, trauma vai iedzims defekts, un kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darba spējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā. Vai esi saskāries ar invaliditāti? Man bija tāda jauka iespēja iziet kursus, kurus rīkoja, manuprāt, pagājušajā gadā. Es nepateikšu, kas, bet mums bija tādas meistarklases, kā ir jārīkojas, ja ir cilvēks, kurš ir vājdzirdīgs, vājredzīgs vai ar kustību traucējumiem. Un tad arī mēs paši varējām izmēģināt, piemēram, uzliekot īpašas brilles, lai tu pats redzētu, kā tas ir, kad tu neredz, piemēram, apkārt vai kaut ko pa vidu, un kā tu jūties, ka tev pašam tā ir, lai tev būtu vieglāk palīdzēt cilvēkam, kuram tā ir ikdienā. Ir bijusi saskarsme, jā, protams, tā kā ar jebkuru arī, arī cilvēki, kas nav invalīds, tāpatās ar jebkuru cilvēku ir sava saskarsme un jāsaprot, ar katru cilvēku ir savādāk jārīkojas. Tāpatās arī invalīdiem ir arī, jā, kad ar katru cilvēku ir savādāka.
saruna, attieksme un tā, lai saprot līdz galam. Да, сталкивалась не раз. У меня родственники есть. Вот. Я им стараюсь помочь как могу. То есть там помогу убраться, приготовить что-то. Man liekas, ka nav. Un arī mūsdienās īsti, man liekas, ka jaunieši par to nevēlas runāt. Tā. Jo liekas, ka tas ir неинтересанти. Контакт был. Даже очень хорошая беседа. Man arī rados ir daži cilvēki, kuri ir ar invaliditāti. Un tas pats līdzcilvēks un vispār nekādas problēmas tas nerada. Man sākuma skolā bija pieredze ar vienu meiteni. Es nevaru noteikti teikt, vai viņai bija invaliditāte, bet viņa noteikti bija citādāka nekā mēs. Bet mana mamma uztaisīja tādu kā nelielu instruktāžu, ka pret viņu jātiec tāpat kā pret visiem. Un tad es daudz ar viņu arī runājos un gāju pie viņas ciemos. Un tas man pierādīja, ka tikai kaut kāda man iekšēja aizsprieduma lika domāt, ka viņa ir citādāka. Kaut īstenībā viņa pat bija foršāka nekā vispārējie cilvēki. Es pret viņu slikti izturējos, es būšu godīga daudz. Tagad tas moderni tiek savs kaut kāds bullyings, bet viņu nevarēja pieņemt. Klasē tīpaši tā bija kaut kāda 3. 4. klase. Tāpēc bija diezgan skarbi. Tāpēc varbūt tieši tas, ka mēs ar māsu ar viņu vairāk komunicējām, viņai, es domāju, palīdzēja. Man arī piemērs bija tāds, es neredzu, vai pieņems 4. trolēbus vai 4. autobus ir, jā. Es prasu uz ielas cilvēkam, vai tas ir 4. autobus, neviens man neatbildēja uz to jautājumu, jo viņi padomāja, kas tas tāds ir, kas viņš ir piedzēries, jā. Un tā. Esmu meklējis darbus, bet man saka, mums tāda darba vieta nav. Cilvēks ar īpašām vajadzībām ir cilvēks tāds pats kā visi pārējie. Vienalga, vai viņš ir uz ratiņiem, vai viņš ir ar abām kājām. Man no dzimšanas ir invaliditāte. Es esmu piedzimis invalīds, manai māsai nekas nav. Man ir invaliditāte tikai pirmā kluba PCT pelna celepelātiskā tlieka man ir. Tavs novēlējums sabiedrībai? Es domāju, pirmais solis būtu domāt par infrastruktūru un to, kā pilsētvidē pielāgoties un radīt tos apstākļus, lai cilvēki jūtas labi un ērti, lai viņi visam var piekļūt, lai visur var nokļūt, jo galvenais ir tā nokļūšana, tad jau cilvēki paši saprot un pielāgojās tai vidē, kur viņi atrodas un zina, kas viņiem pašiem ir nepieciešams. Jo šobrīd viņi ir izstumti, tas ir visiem tā kā neviens skaļi nesaka, bet realitātē mēs visi to redzam, ka viņi šobrīd ir izstumti. Tie, kas lielākā daļa, kas viņus arī izstumti, lai saprastu īstenībā, ka tie ir tādi paši kā mēs, tikai viņiem kaut kādas непилнības ir. Ну, во-первых, уважать друг друга, помогать, стараться. Некоторые люди не понимают, что такое инвалидность. Это реально очень страшно, особенно вот у молодых людей, да даже у стареньких. Надо стараться помочь, чем ты можешь. Cilvēki īsti viņus neiekļauj un tad domā, ka viņi ir zemāki par pārējiem cilvēkiem. Un tad vienkārši censties arī viņus uztvert kā īstus cilvēks, непоземот un tā. Недавно я слышал от своего друга то, что инвалиды не могут войти в общество. Я с ним и таким обществом, которые так думают, полностью не согласен, потому что инвалиды – это те же люди, просто у них есть какие-то отличия. Tās pašas piekļuves, jo dažreiz tomēr liekas, ka tur šos cilvēkus mazāk redz. Un es domāju, ka tam arī ir iemesls. Un, ja par viņiem vairāk padomās, tad arī viņi būs vairāk mums apkārt. Un tā cilvēkiem tas neliksies kaut kāds pārsteigums vai būs šokā. Es vienkārši uzskatu, ka vecākiem ir jārunā ar saviem bērniem un nevis teikt, ka to ar viņiem nerunā vai kaut kā īpaši izcelt, bet vienkārši pastāstīt, ka jā, ir tā un tas ir normāli, tā ir daļa no sabiedrības, mums nav no viņiem jābaidas, mums nav viņas kaut kā jāapvaino, jo visbiežāk tie cilvēki pat ir foršāki nekā parastie cilvēki, jo viņiem ir vai kaut kāds īpašas dotības, vai viņi ir iejūtīgāki, un mums nevajadzētu skatīties pret viņu ārējo izskatu, bet ar viņiem jārunā un nevajag baidīties. Lai ātrāk būtu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām darba vietas. Es novēlu sabiedrībai, lai ir jauki, lai ir iecietīgāki pret cilvēkiem, lai ir
forši. Lai tie supeļi beidzot sāk saprast, sāk laist platformu lejā. Novēlētu pozitīvi, emocionāli, lai sabiedrībā būtu daudz darba. Nu, tad 5. Jā.